Kāda sieviete telefonā atvēra pārlūku, ierakstīja CSDD un uzspieda uz pirmās saites, ko izmet Google. Atvērās lapa, kur ir identiski CSDD lapai. Viņa izdomāja autentificēties, izvēlējās savu banku, ievadīja savus datus, un tad viņai uz Smart ID atnāca pieprasījums no viņas bankas, nevis no CSDD. Tas tāpēc, ka patiesībā viņa uzspieda uz pirmās saites, un tā bija Google reklāma, ko bija izvietojuši krāpnieki. Viņa atvēra krāpnieku lapu, ievadīja savus datus un nosūtīja tos krāpniekam. Krāpnieks tos ievadīja īstajā bankā un mēģināja tikt viņas kontā. Viņa arī to apstiprināja, bet pēc tam, kad krāpnieks jau mēģināja pārskaitīt naudu no viņas konta, to gan viņa par laimi neapstiprināja, bet vienmēr pievērs uzmanību. Nekad nespied uz reklāmas, ja tas ir reklāmas bloks Googlā. Un kas bija interesanti, es mēģināju šo pašu saiti atvērt no Safari, kas ir iPhone noklusētais pārlūks. Un man atvērās īstā CSDD lapa, bet tad, ja to darīja no Android pārlūka, no Chrome vai kā cita, tad atvērās krāpnieku lapa. Interesanti, ka viņi tādā veidā dala iPhone lietotājus negrib apkrāpt, Android lietotājs grib apkrāpt. Es nezinu, kāpēc viņi tā dara, bet vienmēr es uzmanīgs ignorē to reklāmas bloku un skaties, vai domēns ir īstais, kur tu spiedi. Šajā gadījumā reklāmā bija domēns, kas ir līdzīgs CSDD lapai, bet patiesībā tas nebija CSDD domēns. Pievērs uzmanību domēnam, nespied uz reklāmām, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.